Cik lielai vajadzētu būt brokerai komisijas maksai? Ir daudz priekšrocību izmantojot nekustamo īpašumu brokeri, kad vēlamies pārdot savu nekustamo īpašumu. Brokeri pārzina konkrētas vietas tirgu un spēj noteikt taisnīgu īpašumu vērtību. Viņi darbojas mūsu interesēs, lai pārdotu īpašumu pēc iespējas dārgāk. Jūs tiekat pasargāti no dažādiem krāpniekiem, jo visus dokumentus un pirkšanas pārdošanas procesu pārvalda mūsu brokeris. Brokeris spēs izveidot teicamu nekustamo īpašumu sludinājumu. Brokerim ir piekļuve visiem populārākajiem nekustamo īpašumu sludinājumu portāliem, kur uzreiz publicē jūsu īpašumu vienlaicīgi. Brokeris atbild uz visiem klientu jautājumiem, zvaniem un atlasa reālus pircējus no tiem, kas tikai vēlas atbraukt paskatīties. Bet galvenais jautājums ir, cik daudz būtu jāmaksā par šo pakalpojumu? Latvijā visbiežāk pārdevējs maksās komisijas maksu no kopējas pārdošanas summas. Standārts ir 5%, bet tas var mainīties robežas no 2 un līdz 6%. Ja tiek pārdots tikai viens īpašums, dzīvoklis vai māja, tad visbiežāk tas būs 5%, jo dārgāks īpašums, jo zemāks būs procents. Ja tiek pārdoti vairāki īpašumi, kā jauni projekti, ciemati, tad komisijas maksa noteiktos gadījumus var tikt samazināta līdz pat 2%, tomēr tik zeme komisijas maksa ir retums. Jāatceras, ka labs nekustamo īpašuma brokeris nevis tikai ievieto sludinājumu portālā, bet arī aktīvi pats meklē pircēju konkrētam īpašumam.